Labs, mīļie draugi, Elenā kā saime un viss, kas ir klāt, Zoomā un kas ir klāt šeit uz vietas. Man ir atkal atbalsts, par ko es atvainojos, bet mums tagad būs ļoti zīmīgs posms, ko mums Ingrīda Zemīte ievadīs, un man ir tiešām liels prieks redzēt tev, Andri, pa gabalu. Mums ir milzīgas saistības, bet tās ir vispersonīgā līmenī, un tās mēs atstāsim mūsu savstarpējā ziņā. Bet prieks, tiešām prieks, ka tu esi ar mums šodien. Liels prieks. Lūdzu. Jā, sveiks, Andri. Mēs esam priecīgi tevi redzēt te Kanādas Latviešu centrā Toronto. Tiem, kas man nepazīst, varbūt Zoomā, es esmu Ingrīda Mukāna Zemīte, Elnā kā vicepriekšsēde, un man ir tas prieks sveikt visus mūsu pirmajā seminārā par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Mēs esam īpaši priecīgi, ka Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš ir ļoti entuziastiski piekritis novadīt mūsu 3 semināru ciklu. Šis ir moments, kad katram Latvijas pilsonim, vai mēs dzīvojam Latvijā, vai ārpus tās, mums ir jāpiedzas, ka nebalsot nozīmē būt vienaldzīgiem. Un patreiz ir diezgan grūti ar skaidru sirdsapziņu būt vienaldzīgiem, vērojot to, kas pašlaik notiek pasaulē. Mēs vienkārši nevaram to atļauties. Tāpēc mēs ceram, ka ar šo 3 semināru ciklu varēsim izglītoties un sagatavoties balsot. Šodien fokus būs uz to, kāpēc Eiropas Savienība ir svarīga Latvijai un kāpēc jābalso. Nākamā seminārā 27. aprīlī tuvāk iepazīsimies ar Eiropas vispārējo ainavu un personībām. Un tad pēdējā seminārā, kas būs 4. maijā, jau tuvāk vēlēšanu datumam, pievērsīsim uzmanību partijām un kandidātiem un sniegsim informāciju, kā pieteikties balsot pa pastu, ja nav iespējams balsot kādā iecirknī 8. jūnijā. Un mums visi semināri notiek sestdienās, jo tad kanādieši var pa dienu noskatīties Zoom, un mūsu lektors var vakarā, nevis nakts vidū, pasniegt mums semināru. Es nezinu, visi varbūt jau zina, bet pirms pāris dienām mēs dabūjām labās ziņas, apstiprinājām, ka Kanādā būs iecirknis Toronto, tepat Latviešu centrā, kas ir sestdien 8. jūnijā, un varēs balsot klātienē. Paldies Arnim Markitantam, kas vadīs iecirkni. Arī Ilze Maksīna, kas ir šeit šodien, un Astrid Sils, un laikam Jānis Sivsiņš arī visi piestrādā pie iecirkņa. Mēs saprotam, ka varēs arī nobalsot Otavā vēstniecībā. ASV ir apstiprināti 3 iecirkņi – Čikāgā, Ņujorkā un Losandželosā. Mazliet par mūsu lektoru. Ilze zina visu to personīgo, es zinu to oficiālo. Andris Gobiņš ir Eiropas kustības Latvijā prezidents jau vairāk nekā 20 gadus. Eiropas kustība Latvijā ir viena no ietekmīgākām un lielākām biedrībām politikas jomā Latvijā. Andris ikdienā strādā ar Eiropas līmeņa dokumentiem un palīdz uzlabot lēmumu kvalitāti. Viņš bieži citē Zentu Mauriņu, uzdrīkstēties ir skaisti, un mudina Latviju būt vēl aktīvākai, sadarbojoties ar kaimiņu valstīm. Pirms es nododu vārdu Andrim, es saprotu, ka drīksties prasīt jautājumus pa semināru laiku. Tā kā lūdzu nekautrējieties, ja jūs esat šeit, paceļiet roku, ja jūs esat Zoomā, paceļiet virtuālo roku vai ierakstiet jautājumu čatā. Un paldies Erikam un Līvai, kuri moderēs jautājumus. Ar to nodod vārdu Andrim. Milzīgs paldies par to, ka jūs man uzaicinājāt, ka es varu būt šodien kopā ar jums. Un šogad dziesmu svētku, Kanādas dziesmu svētku gadā, ka jūs veltat šādai tematikai kā Eiropas vēlēšanām arī laiku savā sapulcē. Patiešām šis ir ļoti svarīgs temats, un es centīšos ieskicēt tās
svarīgās lietas, kas man liekas, kāpēc arī jums varētu būt, un ceru, ka tās arī liksies jums interesantas, kāpēc šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas un svarīgas tieši Latvijai, pat arī Latvijas un Kanādas savstarpējām attiecībām. Un tieši tā kā tikko Ingrīda jau minēja, lūdzu pārtrauciet mani tikko, kā es sāku runāt par sarežģītu, par daudz garlaicīgas lietas, un man būs diezgan gara prezentācija. Es nerādīšu visus slaidus izvērstā garā skaidrojumā, bet centīšos vienkārši dažas no tām lietām, kuras es ar vārdiem paskaidroju, arī parādīt bildēs vai arī statistikās. Tātad, droši pārtrauciet mani, jautājiet un rakstiet arī Tārzētavā čatā savus jautājumus. Es nezinu īsti droši, vai tanī brīdī, kur es dalīšos ar ekrānu, es vēl redzēšu pats visu to, kas notiek Tārzētavā. Tātad gadījumā, ja es neatbildu jūsu jautājumu, vienkārši ieslēdziet mikrofonu un attiecīgi uzjautājiet vai arī pārtrauciet un sakiet, ka vajag ātrāk, vajag lēnāk vai kaut ko citu attiecīgi vairāk akcentēt. Es gribētu sākt ar dažiem vārdiem pašam par sevi, un jūs redzat, apakšā zem LNAK ir redzami 3 logotipi. Viens ir Eiropas kustība Latvijā, biedrība, kuru vadu jau Latvijā tiešām vairāk jau nekā 20 gadus, bet kuru ir dibinājis Gunārs Meirovics ar daudziem citiem Latvijas un arī starptautiskiem, arī trimdas latviešiem, toreiz arī Juris Sinka piedalījās un citi. Šī ir biedrība, kas patiesībā ir visas Eiropas mūsdienas veidotāji, jo pat jau trimdas pašos pirmsākumos, tad, kad Latvija tika okupēta un 47. gadā lielie Eiropas politiķi lēma par to, kādai vajadzētu izskatīties nākotnes Eiropai, tad uz šīm sākotnēji neformālām sanāksmēm, kuras veidoja un koordinēja Winstons Churchills, Henrijs Spāks un arī citas lielas personības, kas arī droši vien jums būs zināmas, viņi arī aicināja Baltijas valstu pārstāvjus piedalīties šīs sēdēs, un man ir prieks, ka arī mans vecais tēvs Adolfs Šilde, arī izcilais Latvijas tiešām valsts vīrs un demokrāts Miķels Valters, kas bija arī vēstnieks, piedalījās šīs sanāksmēs un ietekmē diezgan daudzus lēmumus, kas šodien vēl ietekmē būtiskā veidā Latviju un Latvijas arī nākotni. Tātad Eiropas kustība Latvijā ir biedrība, kurā es darbojos, bet šodien ar jums varu runāt, tā skaitā pateicoties arī otram logotipiņam, kas ir redzams šī attēlā, kas ir Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, European Economic and Social Committee, kas ir savu veidu konsultatīvs veidojums Eiropas parlamentam, un tādējādi es ļoti labi zinu arī visas Eiropas lietas, nevis tikai no avīžu rakstiem un interneta, bet arī no tā, kā tas viss izskatās aizkulisēs, gaiteņos, un droši vien arī par to mums būs nākamajos semināros jau interesantas sarunas. Tad vēl ir 2 mazāk varbūt tās šodien svarīgi logotipiņi. Viens ir gada vārds 2021, šeit parādās ekrānā šis logotips. Un vēl parādās Lielo kapu draugu Facebook grupa, kas ir liekas tā ļoti jocīgi, ko tad tāds salīdzinoši jauns cilvēks par lieliem kapiem interesējās, bet tie man ir burtiski 50 metrus no manas mājas, tur guļ Krišāns Barons, Krišāns Valdemārs, Andrejs Pumpurs, Kārlis Mīlenbachs, visi tie, kas ir Latviju veidojuši un tā tālāk. Un mēs kā kaimiņu iniciatīvu pirms drusku vairāk kā 10 gadiem sākām kapus kopt, jo viņi bija pilnībā aizauguši nezālēm un vienkārši vaiprātīgā situācijā. Krišānim Baronam kapas stūri viss bija izlūzuši, un mēs sākām to kā iniciatīvu. Un šobrīd jau esam Facebook grupā vairāk nekā 2000 cilvēki, kam interesē mūsu vēsture un šī lielo kapu arī saglabāšana. Un arī gada vārds ir viena iniciatīva, ko es kopā ar savu māmiņu aizsāku, kurai bija kā savukārt ļoti svarīgi, ka latviešu valoda būtu tīra un laba. Un skatoties uz to, ka daudzās Eiropas valstīs ir gada vārda akcijas, mēs šo akciju sākām arī Latvijā, bet izdomājām un izveidojām to vēl labāk nekā tā ir šīs valstīs.
Kāpēc es pieminu šos divus papildu arī manas nodarbības? Tas interesantais ir tas, ka īstenībā man pamatdarbs tātad Eiropas kustībā un ekonomikas sociālo lietu komitejā, protams, ir saistīts ar Eiropu. Bet arī šajos pārējos darbos, kas ir vairāk kā brīvprātīgais darbs, arī Eiropas kustība Latvijā ir brīvprātīgais darbs man, bet arī šajos darbos pēkšņi parādās ļoti svarīgas Eiropas dimensijas. Kā jau es minēju pie gada vārda, šī ideja nākus no Eiropas citām valstīm, savukārt lielo kapu aktivitātes kļuva pēkšņi pilnīgi negaidīti sasaistītas ar Eiropas Savienību, jo tagadējais Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs bija izdomājis pāri kapiem uztaisīt tramvaju līniju Rīgai. Pilnīgi nevajadzīgu tramvaju līniju, pilnīgi absurdu, bet viņam ļoti to gribējās. Mums to izdevās kā kaimiņiem apstādināt, bet pēdējā, tas interesantais ir, ka pēkšņi saslēdzās kopā šķietami ļoti vietēji jautājumi ar Eiropas jautājumiem. Un tāpēc es gribētu piedāvāt šādu to savu stāstījumu, tātad, kāpēc vispārīgi mēs esam Eiropas Savienībā, kā šīs lietas, kas liekas tādus ļoti, mums rūp primāri Latvija droši vien daudziem cilvēkiem. Un kāpēc tomēr būtu svarīgi padomāt arī par Eiropu un Eiropas vēlēšanām, un varbūt pat šīs vēlēšanas ir nemazāk svarīgas kā Saeimas vai kā pašvaldības vēlēšanas, vai arī Kanādas parlamenta vēlēšanas. Otrā posmā es gribētu pastāstīt par Eiropas parlamentu tieši, kas ir tās aktualitātes, kādām tēmām aptuveni šobrīd tiek lemts. Šobrīd vēl ir pēdējie 3 mēneši šī parlamenta sasaukuma darbā. Un vienkārši, lai jūs redzētu, ka es nevis tikai runāju teorētiski par šīm lietām, bet ka patiešām ir ļoti svarīgi jautājumi, par kuriem Eiropas parlaments lēmj, kas ļoti konkrētā veidā ietekmēs mūsu visu dzīvi. Un trešais jau ir tad par balsošanu. Ļoti īsi es jums pastāstīšu arī jau šoreiz par to, kādā veidā notiek balsošana ārpus Latvijas, jo vienkārši ir svarīgi, ka mēs zinām visi datumus un tās pamatlietas, par kurām tad jau vēlāk pastāstīšu nākamos semināros detalizētāk. Kāpēc tātad Latvija ir Eiropas Savienībā un kas Latvijai ir svarīgs ar Eiropas Savienību? No vienas puses mēs varētu teikt, sevišķi, ja mēs dzīvojam Kanādā, Latvija ir NATO, Latvijā Kanādas bruņotiem spēkiem ir vadošā loma NATO kontekstā, koordinējot visas pārējās NATO valstis un palīdzot sargāt Latviju. Bet, un apakšā jūs redzat šo brīnišķīgo bildi, kur ir Jens Stoltenbergs, NATO ģenerālsekretārs un brīnišķīgais ādažu kaķītis, kas pārskrēja viņam pāri parādas laikā, pāri ceļam, kas parāda mūsu dabas tuvumu. Bet ir drošība daudz vairāk nekā tikai NATO. Un man liekas, daļēji jau to Ingrīda ieskicēja. No vienas puses tas ir tātad karš Eiropā, protams, kas mūs ļoti ietekmē Latviju, Eiropu, patiesībā visu pasauli, jo šie divi cilvēki, kas ir redzami attēlā, Ksī un Putins, viņu plāni, protams, un arī Irānas valdība, ko mēs redzam pēdējās dienās, viņu plāni daudz tālējošāk nekā tikai Ukraina. Līdzīgi mēs varam arī apskatīties uz citiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar iespējām, kas ir mākslīgais intelekts, artificial intelligence. Mēs redzam šobrīd Austrālijā ir lielie plūdi. Arī šie ir jautājumi, kas ļoti lielā mērā ietekmē Latviju un ietekmēs Latviju, ietekmēs arī jūsu dzīvi. Un ir jautājums, kurā virzienā mēs gribam, lai šie jautājumi mainītos, vai kā mēs justos drošāk un labāk Latvijā un arī, protams, Eiropā un pasaulē kopumā. Es jums tagad parādīšu dažus slaidus, ja mēs uzdodam jautājumu, kas ir svarīgi vispārīgi jautājumi, par kuriem cilvēki šeit pie mums Latvijā domā, un būtu interesanti, vai tie ir līdzīgi kā jums Kanādā vai arī atšķirās. Mēs redzam, tātad ir viens tātad ir attēlu bloks, kur mēs redzam visus Eiropas valstu karodziņus, un ir katram šim jautājumam ir jautājums. Tātad, for each of the following statements, you totally agree, tend to agree, disagree,
tend to disagree or totally disagree. Tātad apakša ir piekrītam, pilnībā piekrītam, daļai piekrītam, un augšējā daļiņa jau ir tāda nedaudz jau ar skepsi. Un te mēs redzam, European Union is a place of stability in the troubled world, un mēs redzam, ka visās Eiropas valstīs, un skatāmies, kur ir Latvija, Latvija ir šitien drusītiņi skeptiskāka nekā pārējās valstis, 67% Latvijas iedzīvotāji saka, ka arī Eiropas Savienībai ir ļoti, ļoti liela nozīme drošībai, jo drošība, protams, nav tikai militāra, bet ir arī ārkārtīgi svarīgas ekonomiskās un cita veida politiskās sadarbības saites. Tātad 68% saka, ka ir ļoti svarīgi, un vēl 27% saka, ir drīzāk svarīgi. Ko mēs sakām, ko mēs redzam jau druscītiņi detalizētāk skatoties uz jautājumiem, pa kuriem Latvijā cilvēki lauz galvas domā, mēs redzam, ja dzird jautājumu par eiro, nākamais slaids būs jau tāds drusku plašāk, ne tikai par Eiropas Savienību domājot, tad mēs redzam, ka cilvēkiem ar Eiropas Savienību saistās gan miers, bet arī brīvība, visa veida brīvības, kas saistīts ar Eiropas Savienību, un tas ir ceļošanas brīvība, mācīšanās, darbs arī ārvalstīs. Šie jautājumi 60% Latvijas iedzīvotājiem ir vissvarīgākais, bet, protams, miers arī ļoti svarīgs Latvijā, eiro valūta, dažāda veida ekonomiskie labumi un tā tālāk. Šie ir tie jautājumi, par kuriem cilvēki Latvijā domā, tanī brīdī, ja domā par Eiropas Savienību. Un kas ir tie svarīgie jautājumi, par kuriem Latvijā patiešām satraucās, un šie tie jautājumi, par kuriem arī vēlēšanās droši vien tiks atdotas vislielākais balsu skaits. Tas ir pašā augšā mēs redzam karš Ukrainā. 42% Latvijas iedzīvotāji saka, ka tā ir vissvarīgākā tēma vai ārkārtīgi svarīga tēma. Tātad bija iespējas noteikt divas svarīgas tēmas, kas ir svarīgas šobrīd. Imigrācijas tematikas tieši vakar mums ziņās bija sižets par to, ka Baltkrievija mēģina manipulēt ar imigrāciju, līdzīgi kā mēs to redzam pie Meksikas robežas. Tas pats notiek pie mums ar Baltkrievijas un arī daļai Krievijas robežu. Imigrācijas problēmas, tātad starptautiskā situācija, cenu pieaugums, inflācija, šī nozīme gan samazinās ekonomiskā situācija, terorisms un citi jautājumi. Šis ir bloks latviešu valodā, ir tas, kas ir Latvijā svarīgs. Šeit mēs redzam ar krāsaino iekrāsots, kas būtu salīdzinājumā citās Eiropas valstīs. Tātad Ukrainas tematika Latvijā ir svarīgāka, starptautiski tātad visas Eiropas valsts kopumā, tomēr imigrācijas tematika liktos cilvēkiem būtiskāk un svarīgāk. Es ceru, ka es nerunāju par ātru un ir daudz maz saprotams. Ir ok? Tad skrien uz priekšu, ja ir jautājumi, droši man pārtrauciet un sakiet, nē, Andri, šitas nav tik svarīgi, tagad saistībā ar vēlēšanām lecam uz priekšu, skatāmies visu pārējo. Ukrainas jautājumi, kā jau es minēju, droši vien vēlēšana kontekstā būs ārkārtīgi svarīgi, un viņi ietekmēs droši vien visas Eiropas balsis, ne tikai tās, kas ir Latvijā. Šeit mēs redzam jau visas Eiropas valstu kopējo balsojumu. Atkal pirmais, tas tumšākais zaļais posms ir tas, ka pilnībā atbalstam kādu ideju. Zaļais, gaišāk zaļais ir atbalstam principā, un sarkanais lilā ir tie, kas neatbalsta. Un te ir jautājums tātad, vai, piemēram, pirmais jautājums, vai mēs Eiropas Savienībā visi, Eiropas pilsoņi kopumā atbalsta humāno palīdzību tiem ukraiņiem, kas ir nonākuši, piemēram, arī Eiropas Savienībā, un tas atbalsts šeit ir 80%, tas ir ļoti daudz. Welcoming people fleeing to the EU, providing financial support. Visos šajos īstenībā jautājumos, kas arī Latvijai svarīgi, mēs redzam, ka kā pa laimi arī Eiropas Savienībā kopumā ir Krievijas propaganda nav pārāk spēcīgi iedarbojusies līdz šim. Šīs ir aptājas no māja, jūnija šeit ir. Citas ir no oktobra. Tas, protams, varētu vēl pamainīties, jo Krievija pēdējos mēnešos ļoti aktīvi, protams, uzdarbojās un mēģina
ietekmēt to, kas notiek saistībā ar vēlēšanām. Lai sagatavotos šai dienai, es apskatījos šīs dienas galvenās ziņas, es ieklikšķināju Latvijas ziņas. Tātad šīs nav starptautiskās, bet šīs ir Latvijas ziņas. Un šie ir galvenie virsraksti Latvijas televīzijas un Latvijas radio kopīgi izveidotā portālā. Un tas interesantais arī šeit mēs redzam, ka katrā rakstā ir Eiropas dimensija. Sākam ar pirmo, mēs redzam šos autobusus, skaistie koki. Jūs esat droši vien piedzīvojuši Rīgā, ka ir salīdzinoši grūti pārvietoties pāri tiltiem, bieži ir sastrēgumi, ir ne īpaši tīrs gaiss. Bija domāts, un Eiropas Savienība atbalsta finansiāli dažādus ekoloģiskus projektus, un bija ideja ieviest autobusu īpašās joslas uz ielām un veidot ātro autobusu satiksmi. Diemžēl Eiropas naudas bija svarīgāks Rail Baltica projektam, kas ir tātad lielais vilciens, kas savienos Berlīni, Varšavu, Kauņu, Rīgu un Tallinu, un tam projektam naudiņas nepietika, un tad tika atņemtas naudas šim Rīgas projektam un ieliktas Rail Baltica projektā. Tāpat mēs te ir par vārda brīvību, mēs redzam par dronu, lielo poligonu, kas ir, ko gribēja viens terorists uzspridināt Krievijas arī attiecīgi savarvēts vai arī samusināts. Šie atkal, kur mēs esam Eiropā, šobrīd viena no vadošām valstīm dronu ražošanā, kas ļoti svarīgas. Mēs redzam Baltkrievijas robežu problemātiku virsrakstos. Praktiski visi šie jautājumi, viņiem katram savā veidā, te ir cilvēki palīdz Ukrainai, Valmierā domā par ekoloģiju skolā. Visi šie jautājumi ir saistīti ar Eiropas Savienību, un tāpēc man priecē, ka arī šajā jautājumā, cik jūs esat optimistisks par Eiropas Savienības nākotni, te mēs redzam Latvijas to ailīti, ka Latvijā gandrīz 70% ir ļoti optimistiski par Eiropas Savienības nākotni, 28% vēl klāt saka, ka ir optimistiski, un šitie, oranžie jau ir, atvainojos, lilā jau ir nevis optimistiskie, tie jau ir pesimistiskie vai ļoti pesimistiskie. Bet tā tad tomēr ļoti skaidri vairākums no tiem cilvēkiem, kas ir optimistiski par Eiropas nākotni, un tā tad arī par to ir mieru atdot savu balsi, cerams, vēlēšanās. Vai ir kādi tagad steidzami jautājumi par šo, vai komentāri par šo pirmo bloku, citādi, ka es lecu tālāk otrajā blokā? Sausiņa kungs kaut ko ļoti citīgi runā, bet es jūs nedzirdu. Tagad dzirdes varbūt, jā? Droši. Jā, vai ir arī tāds, dalījums starp krieviski runājušiem un latviski runājušiem cilvēkiem, kā viņi atzīst vai skatās uz Eiropu pesimistiski, optimistiskāk? Ir tādi pētījumi, un, diemžēl, es šeit neesmu ielicis. Es paskatīšos nākamā seminārā, tad es tādus ielikšu arī iekšā. Tie nav, tas interesantais ir tas, ka sākumā, pirms Latvijas balsošanas par iestāšanos Eiropas Savienībā, apmēram gadu pirms referendumu, tātad 2003. gadā apmēram, 2002. gadā, krieviski runājošie bija obligāti par to, ka Latvijai jāiestājās Eiropas Savienībā. Apmēram 2/3 bija par to par. Latvieši bija skeptiski. Tur bija apmēram 1/3 teica, ka vajag iestāties Eiropas Savienībā. Bet apmēram gadu pirms referenduma lietas pamainījās, jo Kremlis sāka savu propagandu stāstīt pret Eiropas Savienību, un krieviski runājošie vairāk skatoties Kremļa ražoto propagandu, ietekmējās, un beigās referendumā nobalsoja tikai apmēram 30% krievisku runājošo par Latvijas dalību Eiropas Savienībā, bet vairāk nekā 70% latvisku runājošo nobalsoja par dalību Eiropas Savienībā. Un šīs proporcijas, viņas, protams, tur pamainās mazliet uz augšu, mazliet uz leju, bet īsnībā tās ir diezgan līdzīgas arī šobrīd. Ir tāds jautājums, vai jūs atbalstat to, ka Latvija atbalsta Ukrainu, sūta ieročus un tā tālāk, un tur mēs redzam visskaidrāk šīs atšķirības, piemēram, starp latvisku runājošiem un krievisku runājošiem, pie kam
krieviski runājošie bieži neatbild vispār. Viņi saka, neatbildēšu, vai es negribu pat arī tādu stereotipiskas atbildes, es negribu atbildēt, lai man pensiju nenogriestu. Tātad visāda veida mīti un propaganda, kas no Maskavas tiek stāstīta, cilvēki, nezinot realitāti un nesastopoties ar to, ka Latvija ir demokrātiska valsts, kur arī var būt atšķirīgi viedokļi, viņi domā, ka viss ir tā kā Krievijā. Jā. Bet tad es paskatīšos nākamajā reizē seminārā dažus vairāk slaidus, kas to parādīs. Vai būtu vēl kādi komentāri, jautājumi? Ja tādu šobrīd nav, tad lecam iekšā otrajā nodaļā, kas ir par Eiropas parlamentu un kāpēc vispārīgi Eiropas parlaments ir svarīgs. Te būs šausmīgi daudz teksta, nevajag lasīt, es galveno pastāstīšu, jo, protams, seminārs ir īss un man liekas, ir svarīgi. Liels paldies Sausiņa kungam par pirmo jautājumu un komentāru, jo man liekas, vissvarīgākais tieši tiešām, ka mēs varam savā starpā sarunāties. Apmēram 70% no lēmumiem, kas tiek pieņemti un kas ietekmē Latviju, ir tādi lēmumi, kurus mēs pieņemam kopā ar Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Poliju, Zviedriju, Somiju, Eiropas Savienības līmenī. 70% no Latvijas realitātes ir Eiropas kopīgā realitāte. Un tieši visi svarīgie lēmumi, mākslīgais intelekts, artificial intelligence, environment, daba, klimats, karš, imigrācija, šie visi lielie, vissvarīgākie jautājumi, tur Latvija nevar viņus pieņemt viens pats. Tie visi jautājumi tiek diskutēti kopā ar citām Eiropas valstīm un pieņemti kopumā, jo tikai tādā veidā arī vispārīgi viņus var risināt. Tātad 70% šo lēmumu, kas ietekmē Latvijas realitāti, aptuveni tiek pieņemta Eiropas līmenī, un Eiropas parlaments ir tas, kas īstenībā pēdējos gados ir bijis tas visenerģiskākais, visaktīvākais spēlētājs Eiropas līmenī, kas virza svarīgos jautājumus. Arī Ukrainas atbalstā Eiropas parlaments ir bijis aktīvāks nekā Eiropas komisija, Eiropas parlaments ir bijis vēl aktīvāks nekā Eiropas Savienības dalību valstis. Eiropas parlaments savā ziņā ir kā motors pārējām Eiropas institūcijām, kuras tātad arī piedalās lēmumu pieņemšanā. Parlaments tiek ievēlēts reizi 5 gados. No Latvijas ir 9 deputāti, mēs redzam šos pārstāvis šeit lejā. Un daži no šiem deputātiem droši vien jums ir labi zināmi. Te būs Sandra Kalniete, Ivars Ījaps, Dace Melbārde, arī Roberts Zīle droši vien zināsiet, varbūt Ines Vaideri, bet arī Nils Ušakovs, bijušais Rīgas galva, ir tagad Eiropas parlamenta deputāts. Viņš bija sarakstā kopā ar Andri Ameriku, ievilka arī Andri Ameriku Eiropas parlamentā, un tad vēl Latvijas vēlētājus, Latvijas pilsoņus Eiropas parlamentā pārstāv cilvēks, respektīvi ir ievēlēts cilvēks, Tatjana Ždanoka, kuras darbība Eiropas parlamentā, kā nesen parādījās, varētu būt saistīta arī ar Krievijas speciālajiem dienestiem, tātad, viņa ir aizdomas, ka ir saņēmusi naudu vai arī sazinājusies ciešā veidā ar Krievijas speciāliem dienestiem. Viņa braukus uz Krimu, uzskata Krieviju par fantastisku demokrātiju un atbalstām, un arī publiski visu laiku pauž gan Eiropas parlamentā, gan arī plašsaziņas līdzekļos. Šāds cilvēks arī pārstāv Eiropas parlamentā Latvijas vēlētājus. Tatjana Ždanoka tika Eiropas parlamentā ar to, ka viņai bija 29,000 balsis apmēram 29,000 balsis, drusku vairāk tur bija. Ja būtu bijušas dažas 100 balsis vairāk citiem kandidātiem, Tatjana Ždanoka nepārstāvētu
Latvija Eiropas parlamentā, viņa nebūtu bijusi Eiropas parlamentā. Katrai balsī ir nozīme. Un tāpat mēs to pēc tam redzēsim, kāds ir aptuvenais šī brīža balsotāju sadalījums par populārākām partijām. Tāpat arī šobrīd ir katrai balsī ir nozīme, vai, piemēram, Nilam Ušakovam būs viena balss, vai visticamāk viņš tiks atkal ievēlēts, vai būs divas balsis. Ja būs Nilam Ušakovam divas balsis, otrais cilvēks sarakstā uzreiz aiz Nilu Ušakova ir cilvēks, ko daudz cilvēki analītiķi definē kā vēl nejaukāku, riebīgāku, Latvijai nedraudzīgāku par Tatjanu Ždanoku. Ir cilvēks, kurš ir tik ļoti agresīvi noskaņots, kā cilvēki norāda, ka pat daudzreiz pārspēja Tatjanu Ždanoku. Tātad mūsu rokās ir izvēlēties, kas mūs pārstāv Eiropas parlamentā, un, protams, jūs katrs pats izvēlēsies savu to kandidātu, bet dažas simts balsis bieži vien ir izšķirošās tam, vai tiek šie cilvēki, viens vai divi, vai vispārīgi viņi tiek Eiropas parlamentā, vai arī netiek. Jo Eiropas parlamenta vēlēšanās ir salīdzinoši maza kopējā līdzdalība. Otavā pagājušās vēlēšanās bija tikai tā, cik man bija, es pierakstīju, laikam 31 vēlētājs. Mīļie kanādieši, kanādas latvieši, tur ir diezgan lielas iespējas vēl uzlabot šos rādītājus. Ir labi, ka tagad būs 2 iecirkņi, arī būs Toronto iecirknis, lai gan jūs esat labāki nekā Ņujorka. Ņujorkai bija 25 tikai balsotāji pagājušās vēlēšanās. Tā kā šie skaitļi ir šausmīgi zemi. Bet, protams, patiesībā viņa varbūt ir drusku augstāka, jo arī pasta balsošana bija iespējama, un pasta balsojumi nav ieskaitīti pie konkrētā vēlēšana iecirkņa, bet viņi parādās vienā tādā atsevišķā ailītē kā balsojumi pa pastu. Bet no jūsu balstīm var būt atkarīgs tātad tas, kurš tad Latviju pārstāvēs. Mūsu pārstāvji Eiropā ir tas pats šobrīd Valdis Dombrovskis, kurš tika ievēlēts ar ļoti, ļoti lielu cilvēku skaitu Eiropas parlamentā, un dēļ šī lielā atbalsta, kas viņam bija, es tagad drusku paskrēju uz priekšu, viņam ir otrais svarīgākais un ietekmīgākais amats Eiropas komisijā, kur bieži vien salīdzina ar Eiropas valdību. Savā ziņā viņš ir otrais svarīgākais cilvēks, kas atbild arī par visām tirdzniecības attiecībām, tā skaitā ar Kanādu, ar Ameriku, ar Ķīnu. Tā kā Ķīna uzbruka Lietuvai, jo Lietuva sāka sadarbību ar Taivānu, tad Dombrovskis tur ļoti aktīvi iesaistījās un aizstāvēja Lietuvu. Tagad šobrīd Dombrovskis aizstāv Ukrainas visus maksājumus no Eiropas Savienības un šo sadarbību koordinē atkal tādā veidā. Viņš ir otrais svarīgākais, ietekmīgākais Eiropas komisijas, tā saucamās Eiropas valdības pārstāvis. Un tas ir tāpēc, ka viņam bija daudz balsu atbalstītāju Eiropas parlamentā, un, protams, tāpēc, ka viņš pats arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, protams, tāpēc, ka viņš arī pats ir kompetents. Tad mēs redzam šeit lejā ir mūsu ministru kabinets, kur sēž visi tātad valdības pārstāvi, šie cilvēki, kas te vēl ir Latvijas telpā. Eiropas līmenī katrs no tiem ministriem piedalās arī Eiropas sanāksmēs un tur lemj kopā ar parlamentu, kā tad lietām nākotnē attīstīties. Tātad ir valdība, savā ziņā ir Eiropas komisija, tad ir no visām Eiropas valstīm ministri, kas lemj, un ir Eiropas parlaments, kas lemj. Šie 3 spēlētāji ir tie paši svarīgākie Eiropas lēmēji un nākotnes noteicēji. Pārējām uz to, kas tā tad ir daži tie jautājumi, lai gan īstenībā būs interesantāks slaids pēc tam. Te ir slaidā redzams, ko tad īsti Eiropas parlaments lēmj. Tur par Eiropas naudām lēmj, par lauksaimniecību, par zivsaimniecību, par visu, kas ir saistīts ar tirdzniecību, to jau es ieskicēju ar Valdi Dombrovski un citiem jautājumiem, finanses, ceļi un tā tālāk. Šie ir jautājumi, par kuriem Eiropas parlaments lēmj. Savukārt Eiropas parlaments nelēmj par to, kas ir redzams šī slaidā, par kultūru, par izglītību. Tās ir veselības jautājumi, sociālie budžeti. Tie ir jautājumi, kas katrā valstī tiek lemti
individuāli, jo, protams, par izglītības jautājumiem mēs Latvijā zinām daudz labāk, nu, kas attiecīgi Latvijas jauniešiem ir svarīgs un vajadzīgs, un tur nebūtu nekāda jēga to darīt kopā ar kaimiņu valstīm Eiropas līmenī. Kopējais deputātu skaits šobrīd mums ir 8, nākotnē būs 9, Latvija. Mums ir spēcīgi un labi pārstāvji, izcīnīja vēl 9. vietu, tātad mums būs vēl vairāk ietekmi nākotnē, nekā tas bija līdz šim. Un te mēs redzam aptuveno politisko spektru, ko cilvēki pārstāv, un te jau es drusku aizlecu uz priekšu nākamajā un aiznākamajā seminārā, jo katrs no šiem politiskiem spēkiem, ko mēs šeit redzam, nu, sarkanais kā klasiski ir sociāldemokrātiskais spēks, nu, Nils Ušakovs un Andris Amerikas sevi dēvē par sociāldemokrātiem, tanī attiecīgā partijas grupā, frakcijā arī viņi darbojās. Ivars Ījaps ir kopā ar liberālo spēku, kur arī ir Francijas prezidents Makrons, Renew Europe. Tad ir Sandra Kalniete, Ines Vaidere un Dace Melbārdi ir vislielākā, tādā kā centriski labējā konservatīvā blokā, Eiropas Tautas partijas blokā, un tad ir vēl drusku konservatīvāks ir Roberts Zīle. Tatjana Ždanoka nepieder ne pie vienas no šīm grupām, viņu izmet ārā, jo saprata beidzot, nu, diezgan ilgu laiks pagāja, bet saprata, ka tomēr viņa nedara godu nedz Eiropas parlamentai, tam nedz arī šīm politiskām grupām. Visietekmīgākās no šīm grupām ir EPP, jo tā ir vislielākais spēks, otrais ietekmīgākais ir sociāldemokrāti. Un uzreiz jau šeit mēs redzam, debestiņi atkal, cik svarīgas ir katrs mūsu balss, jo atkarībā no tā, ja šeit būs Nils Ušakovs un cilvēks ar ļoti, ļoti radikāliem, kā daudzi uzskata arī pretlatviskiem šiem viedokļiem pārstāvēti, nu, viņiem ir diezgan liela ietekme uz to, kas notiek Eiropas parlamentā kopumā, kā tur redz Latviju. Kā par laimi arī ir daži igauņu sociāldemokrāti un arī lietuvieši, kas viņus paspēja drusku piebremzēt atsevišķos brīžos, bet tomēr tur ir dažādi knifi, pa kuriem es pēc tam pastāstīšu, ko jau arī Nils Ušakovs ir izstrādājis, nu, kas manai politiskai pārliecībai neatbilst, un man liekas, nav Latvijas interesēs. Bet tas jau patiešām tālākojos semināros. Un savā ziņā ir tāda kā politiska koalīcija starp šo Eiropas Tautas partiju bloku un sociāldemokrātiem. Tie daļēji kopā ar Renew, daļēji arī kopā ar zaļiem veido sava veidu koalīciju. Tur nav tāds īsts koalīcijas līgums, bet nu, viņi sadala amatus un skatās lielā mērā tās lietas sarunā savā starpā, pārējiem spēkiem drusku mazāk ietekmi nekā šiem lielajiem spēkiem. Tā, man jāpaskatās laiku. Andri, tikai viena lieta, teiksim tā, ka no Vācijas CDU, kas piedarās, vai iedarās EPP, kur iedarās? Aha, paldies. CDU būtu šeit, Angela Merkele būtu šeit, un pašreizējais Vācijas kanclers Šolts būtu šeit pie sociāldemokrātiem. Okay, paldies. Sausiņkungs, jums arī bija laikam komentārs? Vai es pārpratu? Tas viss labi, paldies. Okay. Tā, ejam uz priekšu. Un lielākā daļa Eiropas valstu un valdību vadītāju ir arī no šīs EPP grupas, tāpēc arī šai grupai arī, protams, ne tikai Eiropas parlamentā ir vislielākā ietekme, bet arī kopumā Eiropas politikas veidošanā, jo parasti varētu teikt, apmēram 50-50 tas spēku sadalījums, 50% spēka ir Eiropas parlamentam, 50% ir ministriem no katras dalību valsts, respektīvi ministru prezidentiem, atkarībā no tā, kādi jautājumi tiek skatīti un lemti. Tātad kopumā šis centriski tāds drusku konservatīvais ir tas, kas ir spēcīgākais un ietekmīgākais. Tā, es ieskatījos Tērzētavā Ingrīda raksta.
jautājums, kā sauc to otro cilvēku aiz Nila Ušakova, man taisnība sakot, viņas vārds nav zināms, bet varēs ātri apskatīties, pēc tam es paskatīšos sarakstiņā un pateikšu. Man liekas, neviens viņas vārdu daudz nav manījis Rīgā. Viņa ir populāra, ļoti populāra Daugavpilī, ļoti populāra TikTokā, runā ar jauniešiem par jauniešiem, par to, cik viss Latvijā ir slikti, un kā visi dara krievisku runājošiem pāri. Nu, tā es drusku varbūt vienkāršot to varu pastāstīt, bet viņas vārds ir tāds, ko cilvēki parasti nav dzirdējuši, kas šajās TikTok sfērās nav varbūt gluži tik aktīvi kā jaunieši. Tā, jautājumi, ar kuriem lepojas Eiropas parlaments, es te neiešu cauri visiem. Man liekas, svarīgākais ir šis otrais bloks, ka tiešām atbalsts Ukrainai ir bijis ārkārtīgi spēcīgs pateicoties Eiropas parlamentam, kas visu laiku ir bakstījis gan ministrus, gan arī visus pārējos, ka ir vairāk jādara, lai tiešām karu varētu uzvarēt pret Krieviju un atbrīvot visas Ukrainas teritorijas. Šis patiešām ir, manuprāt, pats svarīgākais jautājums, bet arī tādi pavisam mazi jautājumi, kā kopējais lādējamais šitas te izmērs mobīliem tālruņiem. Daži cilvēki smējās ārprāt, ko tā Eiropa lemj šitādus te adaptērus vai lādējamā jautājums, un Apple ir totāli šokā, kā tas var būt, ka ir tagad viņiem jāpiemērojās Android tam standartam. Tās ir visas tādas lietas, kas ir drusku ar humoru, bet viņas arī atvieglina savā ziņā cilvēku dzīvi. Varbūt tas ir drusku pārspīlēti atsevišķos gadījumos, bet kopumā jau tomēr arī atvieglina dzīvi. Ko vēl te lepojās Eiropa ir viss, kas ir dabas aizsardzība, protams, energoefektivitāte, visas Latvijas skolas un tā tālāk ir izolētas ar Eiropas naudām, visas šīs lietas, lai taupītu enerģiju un nepiesārņot dabu, preces, mikroshēmu ražošana, visi šie jautājumi, kam interesē, var tos lasīt detalizētāk, bet man liekas, tas ir svarīgākais ir, kas tad tā tagad būs nākotnē, un tas ir šis trešais un varbūt galvenais bloks arī šodien. Vai par iepriekš minēto otro bloku būtu kādi jautājumi un komentāri? Ja tādu šobrīd nav, droši man pārtrauciet, ja es pa daudz sāku runāt. Ja? Tad, kā tad īsti izskatās Eiropas parlamenta darbs šodien? Es jau ieminēju, šeit mēs redzam aktivitāti, kopējo aktivitāti, balsotāju aktivitāti, kur Latvijas karodziņš parāda to balsotāju skaitu, kas bija Latvijā, un Eiropas karodziņš parāda to balsotāju skaitu, kas bija visās Eiropas valstīs saskaitot kopā. Un mēs redzam pēdējās vēlēšanas, kas ir šeit 2019. gadā, kur bija 33% Latvijas vēlētāji, kas piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Savukārt, Eiropas caurmērs bija krietni augstāks, tas bija virs 50%. Bija viens gads, kur Latvija pārspēja Eiropas Savienību, tas ir 2009. gads. Šī gadā bija divas vēlēšanas vienlaikus, bija Eiropas parlamenta vēlēšanas un arī pašvaldību vēlēšanas vienā dienā. Tas nozīmē, cilvēki tāpat gāja vēlēt, un tad, protams, aizpildīja divas vēlēšanu zīmes, un balsotāju skaits bija lielāks šī gadā, bet 30% vēlētāji nav īpaši daudz. Katra balss patiešām ir svarīga. Mēs redzam šeit arī ierakstīto 30,000 balsis, drusku mazāk nekā 30,000 balsis pietika Tatjanai Ždanokai, lai tiktu ievēlētai Eiropas parlamentā. Aiznākam nedēļ būs Eiropas parlamenta sēde. Un mēs redzam, lai vienkārši saprastu apmēram, par ko viņi runā un balso. Man liekas, šitas ļoti, ļoti, ļoti labi parāda. Tā ir viņa darba kārtība. Tā ir apmēram trešā daļa no darba kārtības. Ir daudz vairāk jautājumi. Bet šeit es ieliku tos, kas man likās tādi no dažādiem virzieniem, tādi drusku varbūt raksturīgi vai īpašāki. Mēs redzam Chinese police activity in Europe.
diskusijas par šo jautājumu. Tātad, tās pašas tematikas, kas man liekas arī Amerikas tajās valstīs un Kanādā ir interesants un aktīvs, kādā veidā Ķīna mēģina ietekmēt, tāpat caur propagandu, caur arī policiju, caur saviem kultūras centriem, kā viņi ietekmē Eiropu un patiešām tagad Ungārija, kas izceļās vienmēr pēdējos gados ar ļoti dīvainiem lēmumiem tieši par šo Ķīnas policijas darbību bija noslēgusi kaut kādu sadarbības līgumu. Tātad par šo jautājumu tiks debatēts. Otrais debašu jautājums ir Ungārija. Un rule of law Ungārijā, protams, ļoti, ļoti problemātiska valsts korupcija ir problēma, ir tiesu neatkarība ir problēma, mēdīji, televīzija, tur viss notiek gandrīz, nav tik traki kā Krievijā, bet tur ir tas, kā ministru prezidents grib, tas tiek teikts, un man liekas, es tikai nedaudz pārspīlēju. Balsojumi savukārt Eiropas parlamentā. Mēs šeit redzam veselu garu sarakstu, un es viņus nepieminēšu visus, bet tas, kas Latvijai kas Latvijai ir svarīgais jautājums, ir tātad mēs redzam external borders un ko darīt ar šīm ārējām drošības robežām. Ir ļoti svarīgi, ka ir kompetents Latvijas deputāts, kas piedalās šī sarunā un var balsojumu ietekmēt, vai tās robežas, jo no sākuma Latvijai pārmeta, ka mēs taisam pushback, tā saucamos pushbackus, man liekas, nav jāpārtulko latviešu valodā šo terminu, ka mēs nelaižam iekšā sīriešus, irākiešus, Krievijas, Baltkrievijas mobilizētos šos migrantus, un bija lieli pārmetumi, un pateicoties mūsu deputātu darbam, cilvēki saprata, ka tas ir hibrīda kara viens elements, nevis tāda dabīga sagadīšanās, ka cilvēks gadās pēkšņi uz robežas ar stangām, motorzāģi un plēš mūsu robežu attiecīgi nostiprinājumus, ja? Tātad par to ir izdevies mūsu deputātiem, arī, protams, mūsu Eiropas komisijas pārstāvim Dombrovskim un citiem arī pārliecināt citas Eiropas valsts, ka tas tiešām ir hibrīda kara funkcijas, un mēs redzam arī par to būs konkrēts lēmums, kādā veidā tātad šeit notiek skrīningi, un arī, man liekas, te nākamie 3 jautājumi ļoti līdzīgi. Te ir par trešo valstu pilsoņiem, ir par Common Procedure of International Protection. International Protection nepateikšu, vai tas ir tas pats, kas te ir asylum. Visi šie jautājumi, kādā veidā tātad to darīt, jo Latvija var uzbūvēt brīnišķīgu sētu, bet ja Vācija piešķir pilnīgi visiem asylum, tad tas ir kā magnēts, un tie cilvēki, protams, tad mēs varam būvēt vēl augstāku to sētu, bet efekts tam varētu būt salīdzinoši zems, un ir svarīgi, ka arī šī ziņā notiek laba koordinācija starp visām Eiropas valstīm. Arī ļoti mazi un varbūt netik svarīgi jautājumi. Metāns un emisijas ir svarīgs, CO2 izmeši ir svarīgi, greenhouse gas ir svarīgi, kādā veidā tas tiek aprēķināts. Ja? Šie visi jautājumi, bet arī kaut kur bija ļoti maziņš par dzīvsudrabu plombēs, pat arī tādus ļoti mazus jautājumus arī atsevišķos gadījumos Eiropas līmenī lēmja, un te ir lielie starptautiskie lēmumi apakšā par African, Caribbean un Pacific State sadarbību, te par Šveices sadarbību, ja kādā veidā tas notiks un pārējais viss. Es lētu tālāk, jo tur tiešām, kam interesē, var palasīt drusku detalizētāk šos jautājumus, bet mēs redzam īstenībā visi tie jautājumi patiešām ir svarīgi. Arī Latvijai neviens no tiem jautājumiem, respektīvi, ja nav kompetenta cilvēka Eiropas parlamentā, tad tos lēmumus, kurus pieņems tādus, kā pieņems, un Latvija pēc tam brīnīsies, vai būs slikti vai nepatīkami. Un paralēli visam tam, protams, mēs redzam Krieviju, Ķīna, droši vien arī citas valstis, kas mēģina ļoti ietekmēt cilvēku prātus un domas, pasakot, ka Eiropas vēlēšanas nav svarīgas,
ka tāpat jau visu tie nozaks un visi ir korumpēti, līdzīgi kā to dara Trumps Amerikā, tā to mēs dzirdam arī dažādu Vācijas politiķu izteikumos. Šitien te ir Vācijas radikāli labējais pārstāvs, kas kandidē Eiropas parlamentam otrais sarakstā, AfD sarakstā, kur tikko parādījās aizdomas, ka viņš ir saņēmis no Krievijas naudu interesantā kārtā. Nu, tā tad pirms tam jau visi cilvēki brīnās, nu kā var tādas muļķības runāt par pilnīgi Kremļa propagandu multiplicēt, un pēc tam arī tiesību sargājošās institūcijas atklāja, ka tomēr visticamāk cilvēks ir ņēmis Krievijas naudu, Kremļa naudu, laikam visticamāk pat, un šādā veidā tā viņa paustā viedokļa neatkarība nav bijusi īpaši liela. Un es te redzēju, vienkārši šodienas raksts ir par election interference, kas bija atkal no Kanādas ziņām. Nu, es nezinu, tas jautājums, vai Trudeau kaut ko dara vai nedara, tas, man liekas, nav tik būtiski, bet visās valstīs mēģina Krievija ietekmēt vēlēšanas, un ir svarīgi, ka ir gan digitāli instrumenti, gan arī informācijas šie kanāli, kas šo bremzētu. Un arī Latvijā to mēģina ļoti viltīgos veidos, ne tikai par Ukrainu, bet visdažādākos veidos arī te mēs redzam par vecāku statusu šausmīgi stereotipisku un visādi mīti, kas klīst un parādās. Ilze, tu esi pacēlus roku? Nedzirdam tevi mikrofons jāieslēdz. Tu man dzirdēs tagad. Es vienkārši Tagad domāju, dzirdam, jā. Šeit, Kanādā šobrīd ir parlamentā tiek pamatīgi izmeklēts tā Ķīnas, respektīvi, lielākoties Ķīnas rosība Kanādas vēlēšanās. Un es tā vienkārši tā jautāju pie tevis, vai tas, ka tagad Krievija ar Ķīnu ar vien ciešāk sarokojušās, respektīvi, kad varētu būt tāds papildus drauds, jo tie ir skaidrs, ka tie ne tik vien Maskavas hakeri, bet arī Ķīnas hakeri, kas līdz ar to cenšas ietekmēt, vai līdz ar to tas drauds mums nekļūst ar vien lielāks un aktuālāks. Tas bija viss. Paldies. Latvijā šobrīd, protams, Krievija daudz aktīvāka, Ķīna ne īpaši. Ķīna, man liekas, ja mēs skatāmies uz Rietumu Eiropu, Vāciju, Lielbritāniju, Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības, Francija un tā tālāk. Tur Ķīna uzdarbojās, Itālija, tur Ķīna droši vien arī uzdarbojās, arī Ungārijā viņi spēcīgi uzdarbojās, tur viņi ir spēcīgāki. Šobrīd primāri tie tomēr ir Krievijas gan hakeri, gan troļu fermas, gan arī dezinformatori, gan arī visi šie cilvēki, kas mēģina ietekmēt mūsu prātus un sirdis. Un nevienmēr viņi saka, ka Ukrainai nevajag atbalstu. Viņi to dara daudz viltīgāk, kā mēs redzam šī te attēlā par vecāku statusu. Pēkšņi tiek apgalvots, ka Latvijā būs turpmāk obligāti, ka homoseksuāli cilvēki, ka visiem cilvēkiem, kas būs jāmaina dzimums tur bērniem vai kaut kādas tur tādas lietas, kas pēkšņi dzimuma maiņa tematikas un homoseksualitāte, visas šīs lietas tiek jauktas tādā kopīgā ķīselī un tiek vienkārši radīta ļoti liela neusticēšanās valstī un valdībai. Un tas pamatmērķis īstenībā ir parādīt vai radīt iespaidu, ka Latvija būtu it kā failed state un ka vislabāk ir uzreiz atdoties Krievijai, jo ir atsevišķi politiski spēki, kas ļoti spēcīgi aizstāv Kremļa naratīvu, ka ir jābalso par šiem cilvēkiem, un tiem pārējiem labāk vispārīgi neiet uz vēlēšanu, jo beigās, ja tu piedalīsies vēlēšanās, tu atbalstīs tos, kas ir pret kristīgo ticību, pret labo, pret, visādi interesanti apgalvojumi tur parādās. Bet Ķīna, protams, arī, teiksim, Ukrainas kontekstā, man liekas, arī arvien vairāk parādās Latvijas ziņās, ka, teiksim, visu bruņojumu piegādes ziņā un tā tālāk ir diezgan svarīgs un liels riska faktors. Tā, mums palikušas 5 minūtes, un tas precīzi arī ir 7 minūtes, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, un man liekas, man ir 5 slaidi, kas ir palikuši. Te mēs redzam pēdējo aptauju, kas bija martā, ko Latvijas televīzija veidoja, un te mēs redzam politiskos spēkus. Es drusku paskaidrošu, jo no šiem saīsinājumiem, man liekas, ļoti grūti saprast, kas tas tāds ir. Roberts Zīle,
Nacionālā apvienība, tātad tas salīdzinoši konservatīvs spēks Eiropas parlamentā, ne pats ietekmīgākais, bet pats Roberts Zīle ir ļoti ietekmīgs Eiropas parlamentā. Viņš pat ir viens no 11 Eiropas parlamenta viceprezidentiem. Tā kā, viņš tiešām jau ir arī šādā veidā izpelnījies atzinību un speciālists. Viņš arī Eiropas parlamentā aizstāv Rail Baltica jautājums, kas ir ļoti svarīgi Latvijai, ostu jautājums, un arī šos tehniskos failus viņš skata un ir ļoti labi. Aiz viņa otrais un trešais ir Ričards Kols, kas vada Saeimā ārlietu komisiju, ļoti aktīvi iestājās par sadarbību ar Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm, arī spēja tur cilvēks nomobilizēt, un ir Ināra Mūrniece, kas bija aizsardzības ministra un Saeimas spīkeri ilgu laiku. Tie ir tie trīs varbūt redzamākie cilvēki Nacionālajai apvienībai. Viņiem šobrīd vislielākais balsu skaits. Viņiem varētu būt visticamāk 2, varbūt arī 3 deputāti. Redzēsim attiecīgi, kas mainīsies. Jaunai vienotībai Dombrovskis ir kā superstārs, protams. Viņiem vēl ir otrais ir Krišjāns Kariņš, kuram šobrīd dēļ, manuprāt, tādas savā ziņā mediju kampaņas neiet vienkārši kā ārlietu ministram, bet tur, man liekas, arī tiek piestrādāts diezgan daudz no tās valsts, kas ir austrumkaimiņos, lai viņam sagandātu reputāciju, jo cilvēkiem no viņa ir bailes, un viņš Eiropas parlamentā bija ļoti ietekmīgs tajā laikā, kur viņš bija Eiropas parlamentā, tieši šī EPP grupā. Tātad te vēl ir Kariņš, un te ir Sandra Kalniete, kas savukārt visu šo Ukrainas stāstu, ko es minēju, tanī ir bijis ļoti, ļoti aktīvi un faktiski tas virsošais spēks Eiropas parlamentā. Un vēl Dats Melbāde, kas uz jauniešu un kultūras tematikām specializējusies. Tad mēs šeit redzam, tātad Nils Ušakovs ir jau trešais spēcīgākais spēks, ja? Un te viņam arī varētu gadīties, lai gan viņam ir krietni mazāk balsu nekā jaunai vienotībai un Nacionālajai apvienībai, arī ar šo nelielo pārsvaru viņam var sanākt 2 deputāti. Un tas ir tas lielais risks, manuprāt, kas tiešām, pats Nils Ušakovs, man arī ļoti atšķirīgi viedokļi, bet viņa tas skaitnieciskais tas spēks varbūt ir mazāks nekā tai otrai personai, kas ir sarakstā. Progresīvie, kas ir sociāldemokrātisks spēks, te ir 2 redzamākās personas, Elīna Pinto, kas arī kandidēja uz prezidenta amatu, kas ir arī Eiropas Latviešu apvienībā bijusi aktīva un koordinējusi visa veida diasporas jautājumus, ļoti zinoši, ļoti labi zina Eiropas jautājumus un šīs tematikas, un bijušais Rīgas galva Staķis ir arī otrais sarakstā. Viņiem arī varētu būt vai 1 vai 2 deputāti Eiropas parlamentā. Redzēsim, kā attiecīgi viss tas varētu vēl mainīties. Arī šim spēkam ar politikas profesoru Ivaru Iebu ir iespējas dabūt vēl 1 vai 2 deputātus, tātad atkarībā no tā, kā mainīsies statistikas, drīzāk laikam paliks pie 1. Šeit sarakstā vēl bez Iebi ir arī Artis Pabriks, bijušais aizsardzības ministrs. Iebs savukārt ir izcēlies Eiropas parlamentā ar to, arī aktīvi darbojies ar mākslīgā intelekta jautājumiem, kas ir patiešām arī ļoti, ļoti būtiski droši vien Latvijai. Un tādā ziņā viņš kā raportieris, kā ziņotājs arī šos dokumentus būtiski ir veidojis un arī ļoti aktīvi komunicē Latvijā sabiedrībai stāstu par to, ko tas Eiropas parlaments dara, un tādā ziņā arī ir redzams, un droši vien tāpēc arī reitingi salīdzinoši augsti. Nākamais spēks Latvija 1. vietā, tad mēs redzam cilvēku, kurš senos laikos bija ministru prezidents Vilis Kristopāns, kurš bija slavens savulaik ar to, ka viņš nosauca Latvijas iedzīvotājus par reņģēdājiem tādā nicinošā veidā. Un aptuveni ir līdzīga tā politika, tur vēl ir Šlesers un citādi cilvēki, kas ir viņa sarakstā, bet viņš lielā mērā ar dažādiem naratīviem, kas, manuprāt, ir ļoti līdzīgi Kremļa naratīviem, ir arī TikTokā ļoti aktīvs un citur, un ir diezgan daudz lielu atbalstu iegūs. Atkal jautājums, vai tur būs 1 vai 2, jo visi šie 4 spēki faktiski var iegūt arī vēl otru deputātu teorētiski, un šie 2 var atbirkt pilnībā.
Šitas te solidaritātei ir saraksts, ko droši vien trimdā neviens nezina, ārpus Latvijas neviens nezina. Tas ir spēks, kas atdalījās no Nīla Ušakovas saskaņas un ir ļoti, ļoti aktīvs sociālajos tīklos, TikTokā atkal un visādīgi. Un šitas, tāds galīgi nevienam nezināms jauns cilvēks kandidē tur, bet iespējams, ka viņš dabūs vienu deputātu vietu. Viņiem kopējā politika ir, manuprāt, Kremlim ļoti tuva, bet atsevišķos brīžos viņi arī atkal vai izliekās, vai patiešām arī domā, ka viņi ir eiropeiski. To ir grūti saprast. Un vēl pēdējais, kas ir šī sarakstā, ir apvienotais saraksts, kurā ir Rēnis Pozņaks, brīnišķīgs cilvēks, kas ir koordinējis atbalstu Twitter konvoja automašīnas uz Ukrainu. Jautājums, protams, viņš nav politiķis un cik liederīgi tas ir un cik viņš to varētu politikā darboties. Atzīmējam 8. jūniju savos kalendāros balsošanai. Šitas jau būs tas, ko es stāstīšu detalizētāk nākotnē. Ir kā tā tad notiek balsošana Kanādā, tas jau būs tad nākamais seminārs, ir Centrālās vēlēšanas komisijas mājaslapa, kur arī ir atsevišķa sadaļa. Jūs redzat, šeit apakšā ir balsošana ārzemēs, kreisā pusītē, trešais no apakšas ir balsošana ārzemēs Eiropas parlamentā. Tur tā tad var uzzināt, tai skaitā varbūt arī šie datumi tādi, kas vēl ir jāpasaka uzreiz, ir 4. maijs, ir svarīgs. Viss maija mēnesis ir tas, kurā jūs varat pieprasīt pasta balsošanu. Ja jūs negribat braukt uz vēlēšanu iecirkni, bet balsot par pastu, tad tas ir jādara maija mēnesī. Un to var izdarīt tie cilvēki, kam ir interneta banka Latvijā vai šīs EID kartītes. Iespējams, kādam no jums arī šīs ir ar kartītes lasītāju vai kādam draugam ir kartītes lasītājs. Vai arī vienkārši ar pasta vēstuli var to izdarīt. Tie, kas to dara digitāli, to var izdarīt Latvija LV portālā. To jau detalizētāk izrunāsim nākamajā seminārā, un tad te jau arī detalizētāk tā informācija, kā tad tieši tā balsošana notiek. Svarīgākais ir pieņemt šobrīd jau lēmumu. Es gribu balsot, jo man ir svarīgi, kas būs ar Latviju nākotnē. Mēs piedzīvojām to, ka Latvija tika atbrīvota. Cik ilga mūsu demokrātija un brīvība būs, tas viss ir mūsu rokās. Paldies! Paldies! Milzum liels paldies, Andri, par to, par mūsu apgaismošanu. Tas ir bijis tik ārkārtīgi vērtīgi, un tas mums ievedīs iekšā tādās pārdomās un detaļās, kas mums citā būtu pilnīgi aizgājuši garām, un tas ir pilnīgi neatvietojami, ko tu mums esi sniedz šodien. Sirsnīgs paldies tev par to. Es gribu nodot vārdu atkal Ingrīdai. Es netīšām ierakstīju jautājumu tikai tev, Andri, bet nevis vispārējai čatai. Vai tu vari paskaidrot, kā nosakt, cik deputāti tiek ievēlēti no katras partijas? Visu to, tu zini, šiem, kā tas tiek izlemts. Ir minimums 5% barjera, respektīvi 5% barjera, kas ir pirmais slieksnis, un tad ir ļoti sarežģīts tas tālākais, kur es labāk šobrīd jums nestāstīšu, jo tas ir sarežģīti. Viņi tur iet, sarakstā nav automātiski tam, kuram ir dubultais skaits balsu, ka viņam ir dubult tik daudz deputāti. Tas ir drusku apmulsinoši. Jā, Tāpēc, laikam, tas jautājums ir vietā. Vēl kādi jautājumi? Jo tagad ir reize. Jā, es pacēlu roku, paldies. Man ir jautājums, vai mums ir jāpārdomā, varbūt uz nākamo sesiju, kādi strateģiskie balsojumi, ja mums tādi ir, tas, es domāju, arī palīdzētu tā kā saprast, par ko balsot vēlēšanās. Katrs lemj pats. Mums ir ģimenē bijuši strateģiskie balsojumi, kur viens balso par vienu politisko spēku, otrs par otru. Mēs vienkārši, jo divi vai trīs izklausās iedzīgi, un tad viens balso par vienu, otrs par otru, trešais par trešo. Bet tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka to lemj katrs individuāli. Lielās stratēģijas, man liekas, nav pareizi. Es personīgi pats nevēlētu pa mazām partijām, kuras tāpat netiks ievēlētas.
Nu, tādā ziņā es drusku vismaz par tām, kurām ir cerības pārvarēt 5% sliekšņi, tās būtu tās, par kurām es tā tad nopietnāk pārdomātu, bet cita veida stratēģiju ir pietiekami grūti prognozēt, jo mēs, lai varētu stratēģiju taisīt, mums vajadzētu precīzi statistisku informāciju, cik tad dabūs viens vai otrs politiskais spēks tās balsis, un diemžēl socioloģija nav tik precīza Latvijā. Es domāju, tas ir labs aicinājums balsot par lielajām partijām un pārdomāt. Tas būtu tā kā vairāk liederīgi izmantot balss. Es domāju, tādā ziņā. Paldies! Vai vēl kāds jautājums kādam? Es gribu, kamēr cilvēki domā, es gribēju pateikties, Andri, par to gadu vārdu lietu, vai ne? Un mūs iepazīstinājis ar jaunu jēdzienu par tērzētavu. Bet tā vienīgā problēma, tur ir 4 zilbas, un nevis tikai 2, vai ne? Un tāpēc mēs kļūstam tādi slinki, es domāju, gribas to ātrāko variantu izdomāt. Bet paldies par to. Liels paldies, Andri. Mēs gaidām Paldies par to, ko jūs darat Kanādā. Jūs esat vienkārši ģeniāli, jo man liekas, ka jūs ejat pa priekšu, jūs parādat Amerikai, Austrālijai un pārējiem par to, kā ir jādara un jāstrādā. Un man liels prieks, ka jūsu vadībā ir Ilze un Fricis un Dace Veinberga, kas ir visi mani bijušie skolotāji. So mēs esam atbildīgi par taviem panākumiem, zināšanām. Tieši tā. Es gribu lūgt visiem, ja jums ir jautājumi starplaikā, kas jums nāk prātā, par ko Andrim vajadzētu runāt nākamoreiz, tad vienkārši atsūtiet uz Elenākā biroja jautājumu, un mēs varam sagatavoties. Un tad vēl cerams, ka visi, kas ir Toronto, varēs balsot klātienē, bet es zinu, arī ir volej turnīrs tanī dienā Sidrabenē. Tā kā ir jāizdomā, vai tos cilvēks dabūt šeit uz Toronto, jeb vai viņi balsos pa pastu. Un visiem, kam ir jābalso pa pastu, es domāju, bet mēs vēl noskaidrosim visu. Man liekas, ka ja jums nav Latvijas bankas konts, tad jums ir jāiegādājās šitāds lasītājs. Un tos var pasūtīt no Amazon. So tur ir vairāki modeļi. Mums ir tāds Rock Attack, viņš darbojās labi, bet negaidiet līdz maijam, pasūtiet, viņi nav dārgi, man liekas, bija $20, ja kaut kas tam līdzīgs. Un vienkārši jāgatavojās, jo negrib pēdējā brīdī to visu darīt. Es domāju, ar to es beigšu. Un es gribētu palūgt tam cilvēkam, ko es nevaru atcerēties, kam es aizdevu savu EID lasītāju, man lūdzu atdot atpakaļ. Tā kā bet citādi, es domāju, mēs uz mājaslaps, Ingrīd, ja mēs uz mājaslaps varētu likt informāciju par to, kas tas ir par lasītāju, jo ne visi darbojas ar EID kartiņām. Faktiski mēs šī SIF pieteikumā solījām, ka mums būs sadaļa mājaslapā par